Tā, puiši meitenes, labu vakaru. Ātrais jautājums. Šodien, kur noskatījos Normunds Ozoliņš. Jā, nu, man tur ir divas domas par šo cilvēku, par kanālu, par lietām, bet lai nu būtu Normunds Ozoliņš no Saldus, laikam, kā viņš teica, luterāņu draudzes mācītājs. Nezinu, vai tagad viņam draudze ir vai nav, bet tikko viņš paskatīja, nu, pastāstīja par to Stevu Lawsonu, par kuru es jums nedēļu atpakaļ stāstīju, ka viņš ir kritis seksuālā grēkā, un Normunds Ozoliņš tur sīkāk visko stāstīja un blā, blā, blā. Bet, nu, man radās doma uztaisīt strīmu, jo ir pa seksa lietām ticīgie un seks, jeb kristiešu seks un perversijas un visas lietas, visu, ko daudz zinu. Esmu redzējis, piedzīvojis, baigi daudz ir informācijas par seksiņiem un visticamāk, kad redzot pēc tā, ka visi visos stūros kniebjās arī draudzē, kā mēs zinām, reku, tam Lawsonam ir 73 gadi, ja meitenei kaut kādi, tur nezinu, 20, viši varbūt pārī, ja. Tad 50 gadu starpība, 50 gadu vecāks džeks, ja, un mierīgi, kā mēs sakam, ar šitādu 20-gadīgu meiteni, un tas ir uzpeldējis, un viņu nocēla no kalpošanas, un cilvēka karjera garīgā, kristīgā šitā ir beigusies. Tā kā ātrais jautājums. Ja kāds nāks, tad rakstiet, cikos taisīt strīmu, cikos, jo es jau gribu atkal viņu taisīt kaut kādos, nezinu, 6, 7, bet vai jūs tur uz to laiku varēsiet tā kā ātri kaut kādus komentārus, kas nāks, kas grib un cikos. Tad seksa lietas draudzē, te viss riņķī ir tādas lietas, ko es jums izstāstīšu, ka jums mati celsies stāvus gaisā.